vai izrakstot statīnus ārsts tev to pastāsta? Ja tev ārsts izrakstot recepti holesterīna pazeminošām zālēm nepasaka, ka paralēli ar tām ir jālieto arī ubihinols, tā ir koenzīma Q10 aktīvā un organismam uzreiz izmantojamā forma, tu nonāc riska zonā. Kāpēc? Skaties, kur tas viss var novest. Tāda lieta kā mialģija, pie kuras muskuļi smelts tā, kā pēc noskrieta maratona, kuru tu neesi skrējis. Smagums kājās un enerģija izkūp kā nebijusi. Tāpēc par fiziskajām aktivitātēm tu vari aizmirst, jo izturība strauji krītās. Statīni bloķē aknās fermentu, kas samazina saražotā holesterīna daudzumu. Taču tādā pašā ceļā organismā sintezējas arī koenzīms Q10. Ja nav koenzīma Q10, šūdu enerģijas baterijas mitohondrija būs pašas pirmās, kas klieks pēc palīdzības. Koenzīma Q10 deficīti visvairāk ietekmēs tādus svarīgus orgānus kā sirds, smadzenes, aknas, muskuļi. Lasi aprakstā, kādas tad ir tās sekas. Statīni ir tie, kas zog tavu enerģiju. Un ubihinols ir obligāts sabiedrotais, kad cilvēks lieto statīnus. Jautā man privāti, ja vēlies, lai iesaku, kur iegādāties augstas biopieejamības koenzīmu Q10 augstā devā un par adekvātu cenu, un nosūt šo video tam cilvēkam, kurš lieto statīnus, bet nelieto koenzīmu Q10.